Vai tu vari pateikt vau, vau? Vau, vau. Un tagad ruk, ruk. Ruk, ruk. Un kā to pateikt angļu valodā, zini? Man tev ir viena priecīga ziņa. Mēs tikko izdevām pirmo bērnu grāmatu angļu valodā par tā saucamajiem onomatopoeja, jeb skaņas, kas asociējās ar konkrētām lietām. Mana pirmā grāmata ir par dzīvnieku skaņām. Un tieši tāpatās kā latviešu valoda ir latviešu valoda, spāņu angļu ir angļi, arī dzīvnieku skaņas angļu valodā atšķirās no vau, vau vai ruk, ruk. Piemēram, kurš tad saka oink, oink? Un kurš saka ribbit, ribbit? Nāc, es tev parādīšu, kas tajā grāmatiņā vēl ir iekšā. Grāmatiņas nosaukums ir Who says that? Kas tā saka? Un no sākuma ir skaņa, piemēram, roar. Un tad bērnam ir jāuzmin, kas tas ir par dzīvnieku. Un pasieties, kas pa smukām bildēm. Tiešām ļoti smuks. Un katra lapa ir ar savu pārsteigumu. Un ja tev liekas, es nezinu, kā tās skaņas izrunāt, tas nekas. Mēs par to arī esam padomājuši. Šeit ir QR kods, kur es esmu ierunājusi visas skaņas ar visiem stāstiņiem, lai jūs varat noklausīties kopā. Bet ir tikai viena problēma. Mums sociālajos mēdījos ir apmēram 2,5 miljonu sekotāji, bet ir tikai 500 grāmatu eksemplāru. Tāpēc, ja tu gribi savu kopiju savam bērnam, vai draugu bērnam, vai mazbērnam, tad ej uz mūsu mājaslapu jau tagad, māciesvalodas.lv un iegādājies savu eksemplāru.